Tā ir acu aizmālēšana sabiedrībai ar šādiem paziņojumiem, jo tieši šādas summas mēs katru gadu pārdalām, un tas nav nekas jauns. Un ir sevišķi, ja vēl to pasaka, ka tas ir 450 miljoni, un pēc tam ar atsauc 3 gadu laikā, tas nav nopietni. Tā ir sabiedrības muļķošana. Kas būtu labi un pieņemami, ka tas būtu, es tā nosaukšu, lai arī mēs joprojām uzstājam uz 850, bet ja būtu politisks lēmums valdībai, iznākt varam pateikt, mēs atradīsim šogad no 500 uz augšu, nākošu gadu atlikušos pieņemsim tur 300 klātiem, jo nevaram vienu gadu laikā uz nākošo gadu budžetu, jo mums tur vajag apvienot, sadalīt, pārdalīt, vēl tam līdzīgi. Tas būtu kaut kas, kas ir ar ambīcijām, un tas būtu kaut kas, kas būtu atainotu kā normālu reakciju uz šīs dienas apstākļiem, tiem izaicinājumiem, kādi mums ir, to realitāti, kāda mums ir, un tiem ekonomiskiem apstākļiem, kādus mēs kā tie, kas rada šos nodokļus un ģenerē, redzam, kādā situācijā mēs jau dzīvojam un kādā dzīvosim nākošajā periodā. Tā vietā mēs izvēlamies mālēt sabiedrībai acis ciet ar skaitļiem un iet visdrīzāk aizņemšanās un iespējams nodokļu celšanas ceļu. Tur sapratni un saruna, mazajās sarunās, divpusējās vai tam līdzīgi ir ļoti saprotama, tikko tas iziet publiski un nav saprotams. Vai šeit ir 2 scenāriji, vai tiešām vai 3 scenāriji neapzinās, cik nopietna ir situācija, es ceru, ka ne, vai apzināti velk laiku līdz vēlēšanām, un tad pieņems pareizos lēmumus, ok, vai negrib būt par problēmu, vai, teiksim, nelabu ziņas teikt, un visiem būt par labu, tad nekas nesanāks.